Nu, ko ejam pēc tas kafijas? Kas tas ir? 7. Tas ir 7. Tas ir tas 12 miljonu pikseli, jā? Jā, 12. Jā. Viņam ir tā jūtam, ka var celt augšā, jā? Tāpēc vienalga kāda tā gaismas var iet. Vienalga. Jā. Tā ir forša lieta, jā. Tā kā man kafija ir uzvāri, vieliešu. Tās ir mans bildes. Rolleņu bildes 6x6, ja melnbaltais. Nu, rollēs ir rollēs, jau platā filma, jā. Nu, tur tā izšķirtspēja tik forša, ka var teikt, gan katrs kadrs ir, ja pats piedoma, tai mākslas darbs. Nu jā, ko tad mēs, lai sāk, es pat nezinu. Pagad, tad šī ir bijusi tava studija, ja? Nu, šī ir studija, jā. Improvisation. Nu, Rīga pie datora faktiski vairāk. Nu, rīt pavingrot, tad pašam paiki jātais ir. Ko tu gatavo? Mēģina dažādot kaut ko. Un tagad kabaču cep. Jā. Pankūks plānās, tā ir piešāvies, ka kaimiņi arī man slavē, ka vajag labi iznākot. Zafts vārīt tagad, pazaudī zobs, jo veicīgi. Kaut kas. Zaftas vārīt. Tu vēl jūti kaut kādu gandarījumu par šo bildi, vai tādu lepnumu? Nu, skaidrs, jā. Nu, tomēr, ja tu vari, teiksim, darot kāds bildēt, ja tu vari vēl dabūt tādu augstu apbalvojumu, es domāju, ka to tiešām var. Es esmu gandarīts, jā. Un Žurnālistu savienība sūtīja bildes uz World Press Photo. Nu, es tā pēdējā brīdī nokopēju to fotogrāfiju pat uz krievu papīra 3. numuru, tādu pelēku diezgan tādu. Jā. Un tā bija gandarījums, ka atnāk paziņojums, ka ir zelta acis piešķirts 3. prēmija. Jā. Jā, tas tāds. Kurš gads? 77. gads, 1977. Jā. Te viņi arī vēl redz tajā, te uz vāka bija. Te Krievu, kā, nu, tagad tas vairs nav modē. Krievs labāk nepieminēt, bet nu, tā viss tas bija. Nezinu, vai te bija, te laikam gan nebija. Rekuj gan šeit viņš arī. Rekuj nav tālu. Redz, cik forši vajag labi. Ejam pie loka. Gribēju vēl viņus pabildēt tagad. Pēc cik tur tiem gadiem, bet sieva nepiekrīt, tad man tā arī zinu, ko es viņiem baigi bāzīšos visu. Būtu jau interesanti kaut kādu sesiju uztaisīt. Kā tu domā? Es tavā vietā viņus pielaustu vēl. Jā? Ir pilnīgi noteikti. Nav ko zaudēt. Nē, zaudēt nekas nav. Neiznāks pareizi. Tur nav jau tā šakungs. Paldies vispār. Man tā bišķi izgāja cauri. Zīkstele? Jā. Ka vajag, vai ne? Jā. Klausies, tu man atgādini, lūdzu. Jā, labi, taču to. Tās būtu. Kad man tev atgādināt? Vienalga, kad uzzvan kādreiz. Tādā ziņā. Kāpēc portreti tev patīk? Grūti pateikt, vienkārši padodas viņu. Daudz reiz tu ar cilvēku runā un viņš smējās un ņemas, un beigās skaties, nekāds bildes nav labāk. Klusumā, mierīgā, un tad pieejot tā, tu dabū to noskaņu. Un arī tas stundas nav svarīgi, vai tu, teiksim, 10 minūtu bilde vai 2 stundas. Nu, būs tev tāda objektīva, vajag plat leņķīt to objektīvu, to, un ja nu tev viss te objektīvi būs, nu tad būs māksla. Beigās izrādās, ka nemaz tik daudz tos objektīvus nevajag, ka tu var iztikt ar tikai dažiem, kas tev ir vistuvāk un atbilstoši tavam raksturam, un tu var dabūt gala rezultātu sev panākt vienkāršāk. Tad pikseļiem nemaz nav tik liela nozīme. Tieši tā. Pikseļi. Šitā te mazā, cik viņai 5 miljoni pikseļi, jā. Un te ir iekšā tā infrasarkanais filtrs. Man negrib, ja varētu nofilmēt, tur tā bilde ir liela istaba, bet tur...
Bet tā, nu, tu tā prātīgi. Tur gan ir hauss. Bet principā. Vadā to mazo sūdiņu, tu dabu var tādu. Nu, ko vēl vajag? Nu, kas ir tie pa darbiem? Tie ir... Latio kalendāru izdeva. Man bija izstādīt, un Latio izdeva arī kalendāru. Tas bija. Un te bija spogulis, un tad tas spoguli vienkārši nebija forši un aizlīmēts cieta bildēm. Jā. Tas ir spogulis īstenībā. Jā. Bet viņš nav labi. Tā, es lieku šādā, jā. Kā tu pavadi savas dienas? Kā es pavadu? Vasarā pa vasarnīcu, tur ir pietiekoši, ko darīt. Zālīt pļaut un puķis apkopt, rozes tur zied. Braukāju ar rolleri, atklāju tagad rolleri. Jā. Jā. Cik ātri tu brauc? Tā 110, 120. Rolleri? Jā. Es nezināju, ka rolleri. Un trakums jau ir tas, kā mašīna un tie biezi, un viņiem tā gribas apdzīt. Tik briesīgas, tik piegriež. Vai, tas arī vesels anekdots, bet tā ir, briesmīgi gribas apdzīt. Domā, ka viņš sēž tā, bet tā, forši, tas tā arī sirdī. Tā brauc šeit, tā pie datora pastrādāja, bildes ir. To skenēšanu, bet vēl es nav tā īsti atkopies un nav tā īsti pieķēries. Atkopies? Sieviņa nomira un līdz ar to pusotras gads pagājis. Nevar tik vienkārši tas tik tam pāri, bet jādzīvo ir un jau ir atļauts dzīvot, tad ir jāmēģina kaut kas darīt vēl. Tu parādi kaut ko datorā. Tā jāsāsiks. Ieķēras. Maķi. Parādi iepriekš. Vienu bildi iepriekš. Un vēl vienu. Redzi, tas apstrādājas divos dažādos veidos. Jā. Jēgi, vairāk koncentrē to skatu uz centri, tur, ka viņš ir tāds plakans, vai ne? Čuču, tad pavisam minimāla uzreiz, viss tā bildi nolasās savādāk. Es varbūt parādīšu. Te tāds arī no pēdējiem, ko es te vienam konkursam taisīju. Jā, kadrs uz kadru bildēts. Photoshopā iznāk viss baigi kvalitatīvi un tā, bet te tas nejaušības moments un tas iedod tādu savu smeķi. Tūlīt būs, jā, melnais. Tie melnie dokeru portreti. Es lūdzu, lai veči, lai nemazgājās, lai paliek tur tie, bet viņi vienalga, zin kā, visi grib būt, lai nomazgājās, bet kaut kur reizēm ir tā, ka nomazgājas, bet tā jau faktūra jau viņam nāk iekšā, var redzēt to. Un šis ir tas foršais objektīvs, tas jās portretnieks. Oi, es atvainojos. Čau, Intiņa. Es tev atzvanīšu, mani filmē. Man tas gods ir filmēs. Aktieris šodien es esmu. Labi, Intiņa, jā, es tev atzvanīšu. Atā. Pazūd mani modeļi. Jā, te. Kas tad te? Te. Jā, redzi, kādi viņi ir krāsaini, jā. Nav, ka tu uztais melbalti, viņš ir pavisam cita lieta, vai ne? Redz, redz, te ir krāsaini. Paidu, kur tad vēl?
Šitas optiķis ir priekš toķis tādiem vīru portretiem, kas katru izgravēs. Nu, pietiks varbūt? Jā. Paldies tev, paldies Tom. Baigi labi. Tā jau būs tev kaut kur. Man būs. Un, Tu vēl vari piefilmēt turklāt kaut ko, ja tev... ko tieši? Nu, grāmatām, tie portreti kādi palaist. Šogad vēl paldies, vēl arī viena grāmata iznāks ar Gintu kopā par zvejniekiem, ar manām bildēm, kāds 90 melnbaltās zvejnieku bildes būs. Tā kā gads arī nebūs pagājis par tukšo, nu tā. Kad iznāks? Rudenī? Rudenī, jā. Lāpkaitā čomi, kas tev iedod to darbu, jāpiespēlē, tas arī vajag lieta. Jā. Pats arī viss kompeni to izdomāja, to. Maketiņu man nostājas, bet tev pašam bija bildes, man bija jāsaliek pa lapusēm viss, kas ar ko iet kopā. Jā, tas ir tas pieniņa laiks tāds. Tā ir tāds foršs atmiņas labas. Murjāņos tur ir tāds vecais ābeļdārs. Nu tā ziet tas pienens un foršs tāds apmācies laiks bija. Un es saku sievai, kad jāģērbjas nost, ka vajag bildus, tais ir tas melnā lupatvilīts. Paša ceļa malā mašīnas brauc garām šī, kur tu traks. Un tā man te bildēs cilvēks skatās. Nekas vienalga, un tā pierunāja, un tā uztaisīja to fotografiju. Tā arī daudz prēmēt, un tā labi. Jā, nu tā ir pa fotografija man būs 58 gadi pavadīt. Nu, intensīvi no sirds un dvēseles es atdevies fotografijai. Un paldies cilvēkiem, kas man atbalstījuši, un sieviņai, Mājiņai. Nu, tā ir, viens nav karotais. Tev ir tava mīļākā fotografija? Kādas? Vai tev ir tava mīļākā fotografija? Mīļākās fotogrāfijas ir grāmata. Jā. Nu tā, katram ir savs, saprot, nevar tā pateikt, bet šitā nav. Bet ja tev būtu tagad tāda viena fotogrāfija, jāizvēlās, tu nevarētu, vai ne? Man liekas, ka tas nav. Jā. Jā, nu katrai bildei ir savs stāsts, var teikt. Nu tā, vairāk vai mazāk, katrai ir, jā. Nu, paldies tev. Tā jau pietiek. Redz, šitas ir foršs, tas Latio, ka viņi uztaisīja kalendāru, arī tā. Vajag, Popē, arī Ozols vecais, tur vairs nav, vajag. Kas pa faktūriņu, ne? Tas arī uzplatās films. Tas infrareds, tas lielais, ko. Un šitas uz 5 megapikseli saņa, kas jā. Filmas. Un arī tekstūra ir, un viss ir. Un viss ir. Pilnīgi, abrīnojam. Tā kā parks liels, ļoti smuks, bet nav. Tā es paņēmu vienkārši no rokas zūmēju. Jā, garo ekspozīciju. Un dabu, lielais optiķis jau 7200. Dabu mākslu. Dabu mākslu. Jā. Tik vienkārši. Bet daudz reiz ir tā, jo tu brīvāk darbojies, jo tas rezultāts arī, un kad tu baigi saspringts ir. Latio, liels paldies par šito kalendāriņu. Un izstādi arī bija lielā formāta, vecrīga, tur bankas telpās, lielos skatlogos, bija lielās bildes. Un šitas ir, tur ir gan simbols, gan tas, gan cilvēki, viss, es domāju, ļoti, es ar šitu var lepojos tādu bildi. Vienā mazā kadrā, tik daudz, Kas tur ir, ko tu tur redzi? To noskaņu, kāda bija barikāžu laikā. Katrs ir tā, te ir viens tēls, te ir otrs tēls. Šitam ir savs domas, katram tur rālējā, noskaņa, migliņa, dūmi. Jā, redz, ka Ļeņina piemineklis, vai ne? Jā. Tas ir atkal tāpēc Zaķa sala. Arī viss aizgājis.
Šitie bija. Nu, pavasars, jā. Tas horizonta bildēs. Un pēdējais kadrs. Vienā laikā ziedēja ābeles, ķirši, ceriņi, ievas. Ja. Viena mazā tāda pleķīti viss te ziedēja. Un pēdējais kadrs uz filmu vienīgais arī. Nu, nākamgad aizbraukšu tur, paņems kārtīgs objektīvs, viss brauc vienreiz, nifigā, otrreiz brauc trešo. Tā kā tas, kas ir bijis, nekas neatkārtojas. Tāda unikāla lieta, kā tad bija, nu tālūk itai pasaulē. Jā, tas ir arī, tas iet Pienens, Sigulda. Bet dārs vienkārši celiņš tāds. Kura gada? Viņš ir rakstīts, 79. rakstīts. Jā. Jā, zināju, ka tur gada kur to rakstīt. Tā ir laba. Laba feature. Jā. Kas tas ir fonā tev? Uz sienas tā fototapete? Tā ir no Durbes. Domāju, ka uzliks vienu foršu tapeti un varēs bildēt bildes, bet apnīgi, cik tu vari uz vienu fonu bildēt. Tikai bija tās prieks uztaisīt un tā, bet vienalga bija normāli skatās un studijā var būt, vai ne? Un tā nav melnbalta, vai ne? Ir melnbalta, bet tā švakā druka un viņi tā kā tonējās. Man patīk, kā viņi. Jā. Nē, tā galīgi nav kā galīgi švaka, vienkārši tas papīrs ir tāds, bet viņš nemainās, kāds viņš ir, tāds viņš ir. Es nevaru nemaz uz normālu mocis uzkāpt virsū, tāpēc man vajag rolleri, ka es kāju tu nevaru pacelt, jā. Bet tāpat laikam tas rolleris ir tik tuvs tagad, ka viņš ir tā kā mašīna. Nav bail ar rolleriem vai motocikliem? Nē, absolūti. Kaut kā es ļoti... Viņiem ir tomēr gan bremzes ir baigi, jā, protams, Klausies, tur pie Esplanādes, tur ir tā mākslas izstāde. Jā. Tad viņi apsargājām vai kā? Jeb ne, brīvi tā? Brīvi, jā. Un es vēl uz to gan gribētu aizbraukt. Jāiziet vienkārši. Vispār laikam baigi labāk būt. Jā. Klausies, ka būs ģenerāļi mēģinājumi, nevar kaut kā vienkārši kaut vai palūdēt, paskatīties. Protams, ka var. Var, jā. Lūdzu, atceries to. Septembrī mums būs, es varu tev dabūt biļeti. Vai pabildēt vēl varbūt var. Tieši viņiem, ne jau tur, ka es tur par naudu, bet tā vienkārši pašam interesanti. Tev gribētu, ka pabildētu tieši, ja? Jā. No zāles, protams. Jā. Jau pietiks.